Today I felt led of the Holy Spirit Un šodien es jūtu, ka Svētais Gars man vada, to speak on the power of God lai es runātu par Dieva spēku to bring healing to you and I. un lai nestu dziedināšanu mums, jums un man. Healing is in the covenant that God gave us through Jesus. Dziedināšana ir daļa šajā derībā, ko Dievs ir iedevis mums caur Jēzu. Absolutely. Absolūti. Jesus came to break the curse of humanity. Jēzus atnāca, lai šo cilvēcīgumu lāstu sagrautu. When he died on that cross and paid for our sins, Kad viņš nomira pie krusta un samaksāja par he mūsu broke the grēkiem, curse of three things. viņš salauza lāstu attiecībā uz 3 Number lietām. one, he broke the curse of spiritual death. Pirmkārt, garīgās nāves lāstu. Number two, he broke the curse of physical sickness. Otrkārt, fizisko slimību lāstu viņš salauza. And number three, he broke the curse of financial lack. Un treškārt, viņš salauza lāstu par finansiālu trūkumu. Jesus died for the whole man. Jēzus nomira par visu pilnīgu cilvēku. And the price has been paid Un cena ir samaksāta for every single believer par katru ticīgo, to receive healing from him. lai tas varētu saņemt dziedināšanu no viņa. And healing is the children's bread. Un dziedināšana ir bērnu maizīte. No exceptions. Bez izņēmumiem. I wasn't raised that way. Mani neaudzināja, un es neuzaugu tādā mācībā. The church I went to, Draudzes, kur es gāju, you got to pray for your healing. tur mēs teicām, ka tev ir jālūdz, lai saņemtu dziedināšanu. And if healing didn't come, Un ja dziedināšana neatnāca, then you switched. tad tu pārslēdzies. God gave this to me to teach me. Kad Dievs man to iedeva, lai man kaut ko iemācītu. That's a lie. Bet tie ir meli. There is no sickness in heaven to send down to you. Nav debesīs nevienas slimības, ko tagad varētu atsūtīt un uzsūtīt jums. Aren't you glad? Nav priecīgi to dzirdēt? I'm so glad Jesus is a healer. Es tā priecājos, ka Jēzus ir dziedinātājs. He is a healer. Viņš ir dziedinātājs. Hallelujah. He is Hallelujah. a healing Jesus. Viņš ir dziedinošais Jēzus. Get it out of your mind Un tā kā dabū ārā no savu prāta that any sickness comes from God. to domu, ka jebkāda slimība varētu nākt no Dieva. It doesn't come from God. Nē, tā nenāk no Dieva. Sometimes we read the Old Testament Reizēm mēs lasām veco derību. and we find where it said God smote them with this and smote them with that. Un tad mēs tur lasām, ka Dievs sita viņus ar to un sita ar to. But unfortunately, if you look at the Hebrew, Bet, diemžēl, ja jūs paskatāties uz ebreju valodu, they have different tenses for verbs that a lot of the languages don't carry. tad ir daudz dažādu locījumu darbības vārdiem, kas citās valodās nav. When you read it in the traditional Bible, it's in the causative sense. Un, ja mēs lasām tradicionālā Bībelē, tas ir tādā kā cēloņu That God caused this to happen. tādā aspektā, ka Dievs izraisīja kaut kam notikt. But in actuality, it's in the permissive sense. Bet patiesībā tas ir pieļaujošā aspektā. That's a big difference. Un tur ir liela atšķirība. God permitted it to happen, Dievs atļāva, ka tas notika. but He didn't cause it to happen. Bet viņš neizraisīja to. When you step out Un, kad mēs izkāpjam ārā of the covering of God, no Dieva apsardzības, there are things that will be permitted, tad ir kaut kādas lietas, kas tiek atļautas, but not caused. bet ne izraisītas. Sickness does not come from heaven. Slimība nenāk no debesīm. James 1:17. Un Jākaba 1:17. Every good and perfect gift Katra laba un tīkama dāvana comes from the Father of lights, nāk no gaismas tēva, in whom there is no variableness, or shadow of change. un viņā nav nekādas pārmaiņu ēnas. Every good gift. Jebkura laba dāvana. Good God, Labais Dievs, bad devil. slikts vēlns. And Hebrews 13:8 Un Ebrejiem 13. nodaļa 8. pants says Jesus is the same yesterday, ir teikts, ka Jēzus ir tas pats vakardien, today, šodien and un forever. mūžīgi. He's never changed. Viņš nekad nav mainījies, What nekad He did back nemainās. then, He'll do today. Un ko viņš izdarīja agrāk, to darīs šodien. I love the scriptures where it says in Jesus in the Gospels, Un man patīk raksturvietas, tur Jesus healed them all. ir teikts evaņģēlijos, Jēzus dziedināja visus. I like that. He healed them all. Man patīk tas, ka visus viņš dziedināja. And I'm believing for healing services Un es ticu par dziedināšanas dievkalpojumiem.
where not one person leaves sick. Kuros tad neviens neaiziet In mājās Jesus' slims. name. Jēzus vārdā. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Halleluja. So healing is our inheritance through Jesus Christ. Tā kā dziedināšana ir mūsu mantojums caur Jēzu Kristu. But I want to talk about something I believe is important to us. Bet es gribētu parunāt par vēl kaut ko, kas ir svarīgs, kā es domāju. Because you understand that healing comes through two ways. Jo jūs saprotat, ka dziedināšana nāk divos veidos. Two ways. Divi veidi. I'm not talking about natural healing through the doctor, Es nerunāju par dabīgo, dabisko dziedināšanu, ka mēs ejam pie ārstiem. when actually the doctors are just helping you getting your supernatural Kur healing. patiesībā ārsti vienkārši palīdz saņemt mūsu pārdabīgo dziedināšanu. But way number one, Bet pirmais veids, you get healed through faith in God's word. kad tu tiec dziedināts ticībā Dieva vārdam. Psalm 107:20. 107. psalms, 20. pāns. He sent his word and healed them Viņš sūtīja savu vārdu un dziedināja viņus. and delivered them Un atbrīvoja from viņus all their destruction. no visām viņu nelaimēm un You get slimībām. healed through the word of God. Tu tiec dziedināts caur Dieva vārdu. You take the word of God and put it on the inside of your heart. Un tu paņem Dieva vārdu un ieliec to savā sirdī. You begin to meditate on it over and over. Un tu sāc to pārdomāt, meditēt par to. You begin to speak it out of your mouth. Tu sāc to izrunāt ar You savu begin mēlu. to lay hold of the promise of God. Un tu sāc turēties pie Dieva And, solījumiem. and healing will come to you. Un dziedināšana atnāk pie tevis. In Jesus' name. Jēzus vārdā. That's one way to get healed. Tas ir viens veids, kā saņemt dziedināšanu. The second way to get healed Otrs veids, kā saņemt dziedināšanu, is through the gifts of healing. ir caur dziedināšanas dāvanām. Gifts, plural. Dāvanām, daudzskaitlī. Because God will flow different ways in different ministers. Tāpēc, ka Dievs darbojas dažādos veidos ar dažādiem kalpotājiem. I've talked to healing ministers. Es esmu runājis ar kalpotājiem, kas I dzied... know one minister that flows in, I don't know how you say this. We used to say Down syndrome. Now we say, where'd my Grace go? She's back there. It's the same Down syndrome where the baby has one less chromosome. Jā, nu tātad katrs dziedinātājs, dziedināšanas mācītājs vai kas kalpo ar šo, tātad darbojas savā tādā veidā. Teiksim, bija viens kāds, kuram bija Down sindroms. The world would say incurable. Un kur pasaule varētu pateikt, nu tas ir neizdziedināmi. But I know a man, Larry Hutton. Bet es zinu kādu vīru, Leriju Hattonu. He's at least 3 children completely healed of that condition. Un viņš ir dziedinājis, tātad Dievs ar viņu dziedinājis 3 cilvēkus ar šo Down sindromu. I know my own pastor. Es zinu manu mācītāju. I mean, if you have a tumor, come let him pray for you. Un ja jums ir kāds audzējs, ejiet pie viņa, lai viņš So lūdz. many times tumors dissolve when he prays. Tik daudz reizes vienkārši tie audzēji ir Gifts izlikuši, of kad viņš lūdz. healing, plural. Un tātad dziedināšanas dāvanas daudzskaitlī. So those are the 2 ways you receive healing. Un tie ir 2 veidi, kā mēs saņemam dziedināšanu. But they come through the Spirit. Un tie nāk caur garu, It comes through your spirit. caur tavu garu. Your spirit grabs a hold of the reality of the Word. Tavs gars satver Dieva realitāti. And it gets manifested in your physical body. Un pēc tam tas manifestējas tavā fiziskajā ķermenī. So Jesus heals through His power. Tātad Jēzus dziedina caur savu spēku. But I want to talk to you today. There's a difference between the power Un es šodien gribētu parunāt par to, ka ir atšķirības starp spēku and the manifestation. un manifestāciju. In the natural, we're looking at the manifestation. Dabīgi mēs skatāmies uz manifestāciju, And we miss it. un mēs palaižam garām Because while I'm looking at the manifestation, kaut kādas lietas. Jo kamēr es skatos uz manifestāciju, I'm focused on the wrong thing. es fokusējos uz nepareizo lietu. I should not focus on the manifestation, Man nevajadzētu fokusēties uz manifestāciju, but focus on the power. bet koncentrēties uz spēku, To learn about the power. mācīties, uzzināt par To learn spēku, how the power works. saprast, kā spēks darbojas. Amen. Amen? Now I believe God's healing power is being loosed as I speak. Un es ticu, ka Dieva dziedinošais spēks tiek atraisīts, kamēr es runāju. If you'll open up your spirit, Un ja tu atvērsi savu garu get past the fact I'm from America. un nedomā par to, ka es esmu no Amerikas, Just hear me as a brother in Christ. vienkārši klausies, uzklaus mani kā brāli Kristū. But this is very dear to me, this subject. Un šī tēma man ir ļoti tuva sirdī.
I would not be standing in front of you without the gifts of healing today. Un es nestāvētu jūs priekšā, ja man nebūtu dziedināšanas dāvanas šodien. But I'll share that in a little bit. Bet es par to arī vēl parunāšu. The Word of God through your faith Dieva vārds caur tavu ticību and the gifts of healings. un dziedināšanas dāvanas. The two ways you receive from heaven. Divi veidi, kā tu saņem no debesīm. So we go to Luke chapter 5. Un tagad atvērsim Lūkas evaņģēliju 5. nodaļu. In Luke 5. Lūkas evaņģēlijas 5. nodaļa. And I want you to just read in Latvian from verse 17 to that section that ends, is that 20, what is that? 35? Yeah, just read it all. Un tātad no 17. panta. Un notika kādā dienā viņam mācot, tur sēdēja farizēji un bauslības mācītāji, kas bija nākuši no visiem Galilejas un Jūdejas miestiem, kā arī no Jeruzālemes. Un tā kunga spēks viņam bija, ka viņš varēja dziedināt. Un redzi, kāda vīra nes uz gultas cilvēku, kas bija triekas ķerts. Un tie lūkoja to ienest un nolikt viņa priekšā. Un neatrastami iespēju to ienest ļaužu dēļ, tie uzkāpa jumtā un to nolaida caur griestiem ar gultu pašā vidū Jēzum priekšā. Un redzēdams viņu ticību, viņš uz to sacīja: cilvēks, tavi grēki tev ir piedoti. Un rakstu mācītāji un farizēji sāk spriest pie sevis un sacīt: kas ir tas tāds, kas runā Dieva zaimojums? Kas var grēkus piedot kā vien Dievs? Bet Jēzus nomanījis viņu domas, atbildēja un tiem sacīja: ko jūs domājat savās sirdīs? Kas ir vieglāk? Vai sacīt, tavi grēki tev piedoti, vai sacīt, celies un staigā? Bet, lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedod, tad viņš sacīja uz triekas ķerto: es tev saku, celies, ņem savu gultu un ej uz savām mājām. Un tas tūdaļ visiem redzot, piecēlās, paņēma tos, kā tas gulējis, un aizgāja uz savām mājām Dievu slavēdams. Hallelujah. Hallelujah. We learned some things from this event. Un mēs no šī notikuma varam mācīties kādas lietas. Number one, we learned there's a divine connection between forgiveness and healing. Tātad pirmkārt mēs mācāmies, ka ir dievišķa saiknes ar piedošanu un dziedināšanu. Psalm 103, verse 3. 103. psalms, 3. pants. We bless the Lord, O my soul, who forgives all your iniquities and heals all your diseases. Slavē to kungu, man dvēseli, kas piedod visus tavus grēkus un dziedina visas tavas vainas. Isaiah 53, 4. Jesaja 53, 4. pants. Surely he bore my sickness and carried my pain. Viņš nesa manas grēkus un manas slimības un manas sāpes. And in verse 5, it says, by his stripes we were healed. Un 5. pantā ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. And Jesus asked the question, which is easier to say? Un tad Jēzus uzdod jautājumu, ko ir vieglāk pateikt? Your sins are forgiven? Tavi grēki ir piedoti? Or rise up and walk? Jeb celies un staigā. With God, it's the same power that forgives you and the same power that heals you. Ar Dievu tas ir tas pats spēks, kas tev piedod grēkus un kas tev dziedina. There's a connection. Tur ir saikne. These are things in the spirit. Tās ir lietas garā. Forgiveness is very key. Piedošana ir atslēga, to receive healing. lai saņemtu dziedināšanu. You can block your healing through unforgiveness. Un tu vari nobloķēt savu dziedināšanu caur nepiedošanu. That's why taking communion is so powerful. Un tāpēc svētais vakarēdiens ir tik spēcīgs. Where you clear your heart Kur tu attīri savu sirdi of everything no visa, that could block the blessing of God. kas varētu nobloķēt Dieva svētības. I'm telling you, it's so important Un es saku, tas tiešām ir tik svarīgi. that we live a life of complete forgiveness to everyone. Lai mēs dzīvotu dzīves, kur mēs piedodam pilnībā visiem. There is nothing that stops the God's power quicker than unforgiveness. Jo nekas cits neaptur ātrāk Dieva spēku kā nepiedošana. The most important prayer a Christian can pray on a regular basis Un regulāri vissvarīgākā lūkšana, ko kristietis varētu is the lūgt, prayer of David, search me, O God. ir Dāvida lūkšana. Izmeklē Know my manu kungs, tu zini manu sirdi. God wants to know, we need to allow him to search us. Un mums jāļauj viņam izmeklēt, pārmeklēt mūsu sirdi. Try us to know our thoughts Lai viņš zinātu mūsu domas and see if there's any wicked way in me un lai redzētu, vai kaut kāds ļaunums, kaut kas and nav lead manī. me in the way everlasting. Un tad, lai vadītu mani Very mūžībā. important as we come before God to Tāpēc
to the healing table. Ļoti svarīgi tas ir, pirms mēs ejam pie Dieva, pie dziedināšanas galda. Amen? So we're in this room and the room is packed. Un tā nu mēs esam šajā telpā, daudz cilvēki. And the power of God was released and healed that crippled man. Šeit raksturvietā tātad tur bija daudz cilvēku un Dieva spēks tika atraisīts, lai dziedinātu. I believe you study scripture, that was Jesus' house in Capernaum. Es ticu, ka tā bija Jēzus nams Kopernamā. I've been to Capernaum. Es esmu bijis Kopernamā. It's right on the northern shore of Galilee. Tas ir Galilejas ziemeļdaļā. But they let down this man. Un tātad viņi nolaida šo vīru. It takes a lot of faith if you're paralyzed Tur vajadzētu daudz ticību, ja tu esi paralizēts, to be carried to a rooftop lai uzstieptu tev uz jumta and let down with ropes. un pēc tam ar virvēm nolaist lejā. Because you might leave paralyzed but come home dead. Jo tāpēc, ka tu varētu būt no mājas izgājis paralizēts, bet atgriezties miris. It took great faith. Tā kā tur vajadzēja lielu ticību. But there's a phrase that's really important I want to focus on. Un ir kāda frāze, kas ir ļoti svarīga un uz kuras gribu koncentrēties. It said the power of God was present to heal. Tur ir teikts, ka Dieva spēks bija klātesošs tur uz tajā vietā, lai dziedinātu. And yet only one man received healing. Un tomēr tikai viens cilvēks saņēma dziedināšanu. That tells me something. Un tas man kaut ko saka. Number one, Pirmkārt, the power of God can be present in a room, Dieva spēks var būt klātesošs kādā telpā, but you be unaware of it. bet tu vari to neapzināties. But it doesn't mean it's not there. Bet tas nenozīmē, ka tas tur nav. Number two, Otrkārt, the power of God can be present, Dieva spēks var būt klātesošs, but you fail to tap into it. bet tu tā kā neieiet tajā. So we got to say, God, Un mēs sakam, Dievs, I believe when the word is taught, es ticu, to, ko vārds saka, māca, that the power of God's released. ka Dieva vārds tiek, ka Dieva spēks tiek atraisīts. I have a friend of mine, Man ir kāds draugs, his mother had cancer on the face, un viņa mātei bija vēzis, kas bija redzams uz sejas. and she wanted God to heal her. Un viņa gribēja, lai Dievs viņu dziedina. And so she went to her brother Kenneth E. Hagin. Un viņa devās pie Seminar. brāļa Keneta Heigina uz viņa semināru. Back in those days, he taught twice a day, morning and evening. Un toreiz viņš mācīja 2 reizes dienā, no rītiem un vakaros. And it was a healing seminar. He'd teach on healing, morning and night, Un arī dziedināšanas semināros viņš mācīja par dziedināšanu no rīta un vakaros. for 5 days. 5 dienas pēc kārtas. And this man of God, it was his mother, Un tātad šis Dieva vīrs, tā bija viņa māte. said, Mom, don't let Brother Hagin pray for you until the end. Viņš teica mammai, tātad neļauj, ka brālis Heigins lūdz par tevi pirms es noklausīsies visu. The end of the week. Tātad kad nedēļa beidzas. When I was fighting a disease that was taking me out, was killing me. Un kad es cīnījos pret slimību, kas man burtiski nogalināja, I went to Kenneth E. Hagin's healing school. es devos uz Keneta Heigina dziedināšanas skolu. They teach 2 hours every morning. Un no rīta viņi mācīja 2 stundas They katru teach rītu. 2 hours every night. Un pēc tam 2 stundas viņi mācīja katru They do it pēcpusdienu. 5 days a week. Un tā 5 dienas nedēļā. I went to that school. Un es devos uz šo skolu. But they instructed us, do not get prayed for Un viņi arī mums mācīja, ka lai par jums nelūdz. until the very end. Pirms pašām beigām. Why? Kāpēc? Because they want the word of God to get in you. Tāpēc, ka viņi gribēja, lai Dieva vārds tā kā nostiprinās, ieiet tevī. Well, this woman was there Monday, Un tā sieviete tur arī bija pirmdien, was there Tuesday. otrdien, Wednesday morning, she woke up. trešdien no rīta viņa pamostās. The cancer had fallen off her face, was lying on the pillow. Un vēzis ir nokritis no viņas sejas un ir uz spilvena. She went to her son that day. Aiziet pie savu dēlu tajā She dienā. said, this cancer fell off my face. Viņa saka, tas veidojums ir nokritis no manas sejas. She said, Mom, the word of God did that. Un viņš saka, to Dieva vārds izdarīja. The healing manifested even before you got prayed for. Dziedināšana manifestējās pat pirms viņa saņēma aizlūgšanu. There's power in the word of God. Ir spēks Dieva vārdā. There's power in when you hear healing on the word of God, the word of healing. Un tajā, ka jūs klausaties Dieva vārdu par dziedināšanu, It's powerful. tas ir spēcīgi. And so we want to go to another scripture. Un tad mēs aiziesim vēl uz kādu raksturvietu.
I want to talk about the focusing on the power of God and not on the manifestation. Es gribu runāt, un es runāju par to, ka mēs koncentrējamies, fokusējamies uz Dieva spēku, nevis manifestāciju. Those Pharisees and a crowd in their room, Un farizēji un tas pūlis, kas tur bija, they saw the man healed. viņi redzēja, ka cilvēks tika That was the izdzēnāts. manifestation. Tā bija manifestācija. But they missed the fact there was all power in the room to heal everybody. Bet viņi palaida garām to faktu, ka šajā telpā bija Dieva spēks, lai dziedinātu katru. So the power of God can be in a room, but we fail to receive it. Un Dieva spēks var būt klātesošs telpā, bet mēs vienkārši nesaņemam to, mēs So palaidām garām. let's go to Mark chapter 5, Un tagad atvērsim Marka evaņģēliju 5. nodaļu, a familiar passage. pazīstam raksturvietu. And if you want to read from that verse, and let's end. Un 25. pāns. Marka 5, 25. Un tur bija kāda sieva, kas jau 12 gadus slimoja ar asiņošanu. Un tā daudz bija cietusi no daudziem ārstiem un iztērējusi visu savu rocību un palīdzību nebija atradusi, bet slimība bija kļuvusi vēl ļaunāka. Šī par Jēzu dzirdējusi nāca ļaužu pulkā un aizskāra no muguras puses viņa drēbes, jo tā sacīja, ja vien viņa drēbes aizskaršu, tad tapšu vesela. Un tūdaļ viņas asins avots izsīka, un viņa manīja savās miesās, ka no tās kaitas bija dziedināta. Un Jēzus tūdaļ sevī nomanīdams, ka spēks no viņa izgājis, apgriezās ļaudīs un sacīja, kas mans drēbes aizskārs? Un viņa mācekļi uz viņu sacīja, tu redzi, ka ļaudis spiežas tev virsū, un tu saki, kas man aizskārs? Un viņš skatījās un gribēja to ieraudzīt, kas to bija darījusi. Bet sieva, izbijusies un drebēdama, zinādama, kas ar viņu bija noticis, nāca un krita viņa priekšā pie zemes un pateica viņam visu patiesību. Un viņš uz to sacīja, mana meita, tava ticība tev ir palīdzējusi, ej ar mieru un paliec vesela no savas kaitas. Viņam tā vēl runājot, kāda no sinagogas priekšnieka nāk un saka, tava meita jau nomirusi, ko tu vēl apgrūtini mācītāju? Bet Jēzus šo vārdu neievērodams sacīja uz sinagogas priekšnieku, nebīsties, tici vien. Un viņš neļāva nevienam sev līdzi iet, kā vien Pēterim, Jēkabam un Jānim, Jēkaba brālim. Un viņi ienāk sinagogas priekšnieka namā un dzird troksni un redz daudzus raudam un vaimanājam. Un iegājis namā, viņš tiem saka, ko jūs trokšņojat un raudat, tas bērns nav miris, bet guļ. He told Jairus, don't stop believing. Viņš teica, Jairam, nepārtrauc ticēt. This is a familiar passage, Tā ir zinām raksturvieta, but we learn some things about the power of God. bet mēs tur varam iemācīties kādas lietas par Dieva spēku. Jesus told us in Mark's Gospel 16 Marka evaņģēlijas 16. nodaļā Jēzus mums māca, that you will lay hands on the sick and they'd recover. ka jūs uzliksiet rokas slimajiem un viņi atvesļosies. Why do we lay hands on people? Kāpēc mēs uzliekam rokas cilvēkiem? We know that it is the primary way Jesus healed people. Mēs zinām, ka tas ir primārais, tas galvenais veids, kā Jēzus dziedināja cilvēkus. Sometimes to the centurion, he just spoke the word. Reizēm virsniekam viņš vienkārši runāja vārdu, But most of the time, Jesus would lay hands on people. bet visbiežāk Jēzus uzlika rokas cilvēkiem. Let's focus about the power of God. Un tad koncentrēsimies uz Dieva spēku. The power of God is as real as electricity that light these lights. Dieva spēks ir tikpat reāls kā elektrība, kas liek degt šīm lampām. It's a tangibility. Tā ir taustāmība. It works against sickness. Tas darbojas pret slimību, It works against disease. pret dažādām kaitēm. It's real. Tas ir reāls. It's as real as electricity. Tas ir tikpat reāls kā elektrība. The Bible says this woman who was sick for 12 years Bībele saka, ka tā sieviete, kas bija slima 12 gadus, had spent all of her money on doctors bija iztērējusi visu savu naudu pie ārstiem. and was not getting any better, was actually getting worse. Un viņai nepalika labāk, tieši otrādi, sliktāk. So the Bible says her case was hopeless. Un tā Bībele saka, ka viņas gadījums bija bezcerīgs. Without a miracle, Un bez brīnuma she would not survive. viņa nebūtu izdzīvojusi. But notice what happened here. Bet ievērojiet, kas tur notiek. The Bible says the woman kept saying, if I can just touch his garment, I shall be healed. Bībele saka, ka sieviete atkārtoja pie sevis, ja es pieskaršos viņa drēbju vīlē, es tikšu dziedināta. But watch this slow motion. Un paskaties lēnām, kā tas notiek. When her hand reached out Kad viņas roka pastiepās and got a hold of the hem of Jesus' garment, un pieskārās Jēzus drēbēm,
The Bible said she felt in her body something. Bībele saka, ka viņa sajūta savā ķermenī kaut ko. Her body was being healed. Viņas ķermenis tika izdziedināts. But she felt the power go into her. Un viņa jūta spēku, kas ienāca viņā. So there was a transmission of power Tātad bija šī spēka pārnese from the robe of Jesus no Jēzus apģērba, that went into her body. kas iegāja viņas ķermenī, Transmitted from Jesus pārnests no Jēzus right through her hand, caur viņas roku, up her arm, augšu par roku, through her entire body, caur visu viņas ķermeni, bringing complete healing to her body. atnesot pilnīgu dziedināšanu viņas ķermenim. Jesus, the Bible said, Jēzus, kā Bībele saka, stopped. apstājās. He said he turned around Un tur teikts, ka viņš pagriezās and said, "Who touched me?" un prasīja, kurš man pieskārās. But the Bible says of what he said, Bet Bībele saka tas, ko viņš saka. because he said, "I felt power leave me." Jo kāpēc viņš to teica? Tātad viņš saka, es jūtu, ka spēks mani atstāja. Tangible healing power Taustāms dziedināšanas that spēks, Jesus carried ko Jēzus nesa, left his body, atstāja viņa ķermeni, traveled through the woman's body, caur sievietes ķermeni and izgāja brought complete healing. un atnesa pilnīgu dziedināšanu. Let's focus on this. Pakoncentrēsimies uz to. The power is tangible. Tātad spēks ir It taustāms. is real. Tas ir reāls. You can sense it go into Tu you. vari izjust, kā tas iet caur But tevi. whether you sense it or not, Bet neskatoties to, vai tu jūti vai nē, it's immaterial. tas ir nemateriāls. We sometimes treat the laying on of hands way too glibly. Un reizēm mēs to roku uzlikšanu, mēs par to izturamies kaut kā dīvaini. I want to give my testimony. Es tagad gribu padalīties ar savu liecību. My wife and I began a church I guess we were like 2 years into it. Let's see, 3 years. Yeah, 3 years into it. Mēs kopā ar sievu jau bijām uzsākuši draudzi, tad 3 gadus jau darbojāmies. My wife's an oncology nurse, or she's a pastor now. Un mana sieva bija onkoloģijas māsiņa, bet tagad viņa ir mācītāja. And we were beginning a church from scratch. Un mēs sākām draudzi pilnīgi no nulles. My wife had a guitar. Man sievai bija ģitāra, I had 3 children. 3 bērni, I made one the head usher. un bija viens vadošais kārtībnieks. He was only 8. Viņam bija tikai 8 gadi. I made my 10-year-old daughter. Un 10-gadīgā meita She was in charge of children. bija atbildīga par bērniem. And my daughter's about 6. Un man meita, kurai 6 gadi apmēram And bija, I helped us. I said, please help us sing. es lūdzu, nāc mums palīdz ar It slavēšanu. wasn't quite that way. A bit of exaggeration. Īsti tā nē, mazliet pārspīlēju. But when you start a church, it's all hands on deck. You work hard. Bet, principā sākumā tur bija tiešām smags darbs un visiem bija jāiesaistās. How do you spell ministry? Un kā mēs izburtojam kalpošanu? I don't know Kā how mēs, this translates. W-O-R-K. work, jā, darbs. Tātad kalpošana, darbs. Das? Darbs. Dabs. Darbs. Oh, we had a lot of dabs. Darbs. Daudz darba. Dab here, dab there. A lot of dabbing going on. Tur darbs, visur darbs. I had this cough. I had a cough. Un man bija tāds klepus. And it gone on for several weeks, and I believe in healing, and I'm just thanking the Lord for my healing, but the cough is going on. Un vairākas nedēļas, un es ticu dziedināšanai, un es pateicos par dziedināšanu, bet tas klepus joprojām turpinājās. And so my wife said, why don't you swing by my doctor and just take a look at you? Un man sieva saka, varbūt atnāc pie mūsu ārstiem, mēs pastīsimies uz tevi. I see the doctor once a year for my physical. Un es, reizi gadā tad apmeklēju ārstu. They check me out, Viņi pārbauda check the blood pressure, asinsspiedienu, do your blood work. paņem analīzes. I believe you should do due diligence to your body. Un es uzskatu, ka jums tādā veidā ir jātur rūp Amen. par savu ķermeni. Amen? Doctors are not our enemies, they're our friends. Ārsti nav mūsu ienaidnieki, viņi ir mūsu draugi. But at the same time, Bet tajā pašā laikā you are in charge of your body. tu pats esi atbildīgs par savu ķermeni. Amen. Amen? I'll leave it there. Tur es arī palikšu. So I go to the doctors, Un tā es aizēju pie tiem ārstiem. and I had this my lymph node was swollen here, right here. Un man te limfmēskli bija uztaukuši.
And so he said, well, let's get a chest x-ray. Un viņš saka, nu labi, tagad uztaisīsim rentgenu krūtīm We will see what's happening with you. un paskatīsimies, kas tev tur notiek. Now, I'm in a hurry because I'm on the way to a Bible convention with Jesse Duplantis and Jerry Savelle in Augusta. Es toreiz tur steidzos, es devos uz Bībeles tādu sanāksmi ar Jesse Duplantis un, And so please get over this. Doc, Citiem- I'm on my way. un es tā, nu ātri, es steidzos. They came to see me with the x-ray Un tā nu viņi atnāk ar to rentgenu and they said, this is a bad x-ray. You have to go take it again. un saka, ka tur tas neizdevās, vēlreiz jāuztais. So I'll go through the whole thing again. Un tā nu es vēlreiz to visu They izdaru. take another x-ray. Vēlreiz uzņem rentgenu. They bring the x-ray back. Atnes man to It's exactly the same as the first. un izskatās tieši tāpat kā pirmais. So then they gave me a CT scan. Un pēc tam viņi man datortomogrāfijas skenēšanu uztaisīja. They say, Mr. Houghton, let me just sit down. Un tad saka, nu, His Hafton name kungs was- apsēžties. Dr. Tom C. Un Toms Sī bija ārsts. He said, the reason we sent you back for a second x-ray, Un viņš saka, iemesls, kāpēc mēs aizsūtījām jūs uz otro rentgenu, because the x-ray had no definition. ir tas, ka šim rentgenam tur nebija It was completely white. izšķirtspēja. Tur praktiski viss bija balts. We've done a CT scan. Un pēc tam mēs uztaisījām komputeru Your tomogrāfiju. entire chest cavity is wrapped in a giant tumor. Un visa krūšu kurvis tur ir milzīgs audzējs. And I said, Mr. Houghton, we give you 90 days to live. Un viņi pateica, Hafton kungs, mēs jums dodam 90 dienas vēl dzīvot. 9-0. 9-0, 90. I remember at the time I was in shock Un es tajā brīdī biju šokā, because I'd always been healthy. jo vienmēr agrāk biju I have a veselīgs. lot of energy. Man bija daudz enerģijas, I run around. skraidīju riņķī. And this was like, what? Un tas bija tāds, ko? So I had to go to God. Un tā nu es vērsos pie Dieva. And I went up to the mountains to a cabin. Devos kalnos uz mājiņu And I just sought the face of God. un meklēju Dievu. I said, God, I know this is from hell. Un es teicu, Dievs, es zinu, ka tas ir no ēles. I'm starting this church. Es tagad sāku draudzi. I've spent 4 years as an associate. Esmu pavadījis 4 gadus kā palīgmācītājs. I have prepared my heart. Sagatavojis savu And sirdi. now this happens. Un tagad tas notiek. But I knew it wasn't from God. Bet es zināju, ka tas nebija no Dieva. I knew it was an attack of hell. Es zināju, ka tas ir uzbrukums no ēles. So I began to seek the Lord. Un tā es sāku meklēt Dievu. And I know about taking faith. Un es zinu par And I ticību. began to apply my life to the faith walk. Un es arī sāku tātad savu dzīvi And I began to ticībā meditate the iet. scriptures like Un- crazy. Pārdomāju par rakstu vietām, nu tā kā traks. I told my church, my fledgling church, Un savai draudzei es pateicu, I said, I'm not going to do anything other than preach Sunday morning, Sunday night, and Wednesday. es nesludināšu nevienu citu reizi, kā tikai trešdienās, svētdienu rītos un svētdienu vakaros. Because I've got to focus on one thing and one thing only. Tāpēc, ka es tagad fokusēšos tikai uz vienu lietu. I got to focus on staying on the planet. Es fokusēšos uz to, lai es paliktu uz šīs planētas Zeme. This is not the time to read books on prosperity. Tas nebija īstais laiks man lasīt grāmatas par labklājību This is not the time to read books on better church growth, vai par draudzes izaugsmi, how to be a better husband to your wife, par to, kā būt labākam vīram savai sievai, or how to be a better father to your children. vai arī kā labākam tēvam saviem bērniem. The reason I say that, Un iemesls, kāpēc es to saku, it amazes me tas man pārsteidz, that people fight a terminal disease, ka cilvēki cīnās ar šo nāvīgu slimību, but they're distracted. bet viņi tā kā novēršas, They don't focus nefokusējas on what's most important. uz to, kas ir pats svarīgākais. You've got to knock this out. Un tas ar to ir jātiek galā. So I just focused on one thing. Un tā nu es koncentrējos uz vienu One. lietu. Vienu. So I get books on healing. Es lasīju grāmatas par I kept dziedināšanu, getting teachings on healing. klausījos I just began to mācību focus. par dziedināšanu. Es koncentrējos uz to. It took 5 weeks before I went back to the doctor. Un pagāja 5 nedēļas, līdz es atkal aizgāju pie ārsta. The doctor could not believe, Un ārsts nevarēja noticēt. after he gave me this diagnosis, Pēc tam, kad viņš man pirms tam bija šo that I would diagnozi not check pateicis, into the hospital right away. kā es uzreiz jau nepierakstījos slimnīcā, He said, you're neiestājos. crazy. Viņš teica, tu esi pilnīgi traks. I said, I've got to follow my heart. Es teicu, nē, man jāsako savai sirdī. So I went to Augusta, Georgia, Un es devos uz Augusto, Džordžijas and štatā. my faith journey began.
Un man ticības ceļš sākās. Week after week, Nedēļa pēc nedēļas. I really became sicker and sicker. Es patiesībā kļuvu slimāks un There were slimāks. nights I didn't know I would survive to the next morning. Bija tādas naktis, kuras īsti neticēju, nezināju, vai es vispār no But, rītā oh, pamodīšos. Bet thank God paldies Dievam. thank God for His mercy. Paldies Dievam par viņa žēlastību. God spoke to me. Un Dievs runāja uz mani. He said, son, you need to help begin to receive the treatment they're offering. Viņš teica, tev vajag sākt saņemt palīdzību, lai saņemtu šo ārstēšanu. Because I'd always received healing by the word. Jo tātad Through the word. I've always received es healing vienmēr through the iepriekš word. biju saņēmis dziedināšanas ar Dievu I vārdu. said, I'm going to receive healing through the word. Un es teicu, es saņemšu dziedināšanas ar Dievu vārdu. Here's where pride comes in. Un re, kur ienāk lepnums. He said, your faith is not at the level to receive what you need right now. Viņš teica, tava ticība nav tādā līmenī, lai tagad tu saņemtu to, ko tev vajag. Buy yourself time and go get the help they can, let me stop too long. Buy yourself time. Iegūsti sev laiku. There was no guarantee for this, any treatment they gave me. Nebija garantija jebkuram ārstēšanas kursam, ko viņi man piedāvāja. I said, God, I don't want that. Es teicu, Dievs, nē, es to negribu. He said, well, you need to learn to humble yourself. Viņš teica, tad tev jāiemācās, kā pazemot, kā būt pazemīgam. I said, humble myself? Es teicu, pazemīgam? What's that got to do with healing? Kāds tam sakars ar dziedināšanu? And he pointed this out to me as plain as day. Un viņš man pilnīgi skaidri to norādīja, He gave me several examples. dodot dažādus vairākus piemērus. The woman we just read about, Sieviete, par kuru mēs tikko lasījām, she had to humble herself viņa pazemoja sevi, to crawl pazemojās, through the crowd, push through the crowd, izspiesties caur tam and pūlim get a hold of the hem of un Jesus. pieskarties Jēzus She had drēbam. to humble herself. Viņai bija jābūt pazemīgai. She had to tell everything about how sick she was to Jesus Un viņai tātad nebija jāpastāst when she viss, received the healing. cik Jēzus, cik viņa ir slima, She kad viņa to humbled herself. saņēma. Viņa vienkārši pazemojās. Jairus, we just read about Jairus. Jāirs, mēs arī tikko par viņu lasījām. The Bible said, it said that he was a ruler of the synagogue, Tur ir teikts, ka viņš bija sinagogas a man of vadītājs. respect for his time. Cilvēks, ko tajā laikā augstu cienīja. And it said that he fell at the feet of Jesus. Un tur ir teikts, ka viņš nokrita pie Jēzus In kājām. that dusty street Šajā netīrajā ielā, where donkeys used it for the bathroom. kur ēzeļi laiku pa laikam izmanto to kā toleti. Dirty, dusty. Netīrs, putekļains. He humbled himself. Viņš pazemojās. Naaman Nēmans didn't want to dip in the river Jordan. negribēja iegremdēties Jordānas upē. It was beneath him, Tas bija zem viņa goda, but he humbled himself. bet viņš pazemojās. So I went to the doctor. Un tā nu es aizgāju pie ārsta. I said, you may begin, Es teicu, labi, jūs but varat I'm sākt. not backing off my faith. Bet es neatkāpjos no savas My ticības. doctor was an atheist. Mans ārsts bija He didn't ateists. believe in God. Viņš neticēja Dievam. He said, this is going to take all your hair out. Viņš teica, izkritīs tev visi mati. It's the strongest regimen we have. Tas ir tik stiprs. I Kāds. told him, no, it will not take my hair out. Es teicu, nē, neizkritīs. He said, yes, it will. Viņš teica, jā, izkritīs. I said, no, it won't. Es teicu, nē. He said, listen, I've never had a patient where it's never happened. Es teicu, nē, man nekad nav bijis tā. Viņš teica tā, I tu said, nekad nav I bijis am going to pacients. this thing with my faith Bet es saku, bet es šai lietai iešu cauri ar savu ticību, to buy some time. lai iegūtu sev laiku. There were 2 or 3 other pastors that I knew of who got cancer at the same time I did. Un apmēram tajā pašā laikā, kad man bija vēzis, arī diviem, trim citiem mācītājiem arī tas bija. They just stayed at home and believed God that their faith would bring healing to them. Un viņi palika mājās un palika pie pozīcijas, ka mēs ticēsim, ka mūsu ticība atnesīs dziedināšanu. All 3 died. Un visi 3 nomira. You got to be careful when it comes to healing. Tā kā tev ir jābūt uzmanīgam, kad mēs runājam par You dziedināšanu. got to listen to God. Tev ir jāklausās, ko Dievs saka. Faith works, Ticība darbojas, but you got to build your faith bet tev tā ir jāuzbūvē, to receive what God wants to give you. lai saņemtu to, ko Dievs tev vēlas So I dot. bought me time. Tā kā es sev ieguvu laiku. So what I began to do Un tas, ko es sāku darīt, is begin to go where the healing anointing was flowing. es sāku doties līdz dziedināšanas svaidījumam. I went to Brother Hagin's school. Devos uz brāļa Heigina Anyone skolu. was teaching healing. I went under there. I would just travel.
un kur viņš mācīja par dziedināšanu. Es vienkārši ceļoju apkārt. I said, I've got one thing and one thing only. One thing, not two, just one. Un My healing. es teicu, es tagad fokusēšos uz vienu lietu, neko divas, bet vienu lietu - dziedināšanu. I was at a Rodney Howard Brown meeting. Biju Randy Howard Brauna sanāksmē. If you know anything about his services, they go 4, 5, 6 hours each. Ja zināt par viņu dievkalpojumiem, tie ir 5, 6 stundas katrs. I wasn't feeling well. Es nejūtos labi. I mean, literally, it was not the best thing to travel across country Un burtiski tas laiks nebija tas labākais laiks, kad braukāt pa valsti and sit in meetings un sēdēt kādās for sanāksmēs hours, stundām ilgi, day after day. dienu no dienas. But I was inside me. Bet es biju tātad iekšēji I'm going to receive that healing from heaven. apņēmies, ka I'm going to get under the anointing of God. es saņemšu to dziedināšanu no debesīm. Es paiešu zem Dieva svētījumu. I watch people, they treat what they have like so, what's the word, cavalier? Un Like they don't, like it's okay. reizēm cilvēki, es skatos arī, kā viņiem ir kaut kādas lietas, viņi it kā izturās, it kā tur viss būtu kārtībā. But my testimony is the testimony of God's mercy for my life. Bet mana liecība ir liecība par Dieva žēlstību manā dzīvē. But you got to push on the inside towards the healing. Un tev no iekšienes tev ir jāstiepjas un jāspiežas pēc dziedināšanas. There are many times when I would come behind this pulpit. Un ir daudzas reizes, kad es nāku aiz šīs kanceles. I felt if I went by my body, I would be in bed. Un es tā jutos, ka, ja es tagad būtu miesā, es būtu gultā. I had not prayed like I normally pray. Man nebija lūkšana kā parasti. I had not fasted. Es nebiju gavējis. I had not studied the word that much. Es nebiju tik daudz I pētījis would Dieva study, but vārdu. because I was fighting so much stuff, Un, my mind could not stay focused. es, protams, kad pētīju un lasīju Dieva vārdu, bet es nevarēju, man tik daudz lietām bija jācīnās, ka man bija grūti koncentrēties. And I found out about the grace of God. Un tad es iemācījos, uzzināju par Dieva žēlastību. When I stood behind the pulpit, Un kad es stāvēju aiz kanceles, it was like a power from heaven hit me. pilnīgi tāds Dieva spēks tā kā nonāca pār mani. And I would get energy I didn't have. Un es saņēmu enerģiju, kuras man nebija. I'd get a revelation, 3 point, bam, 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 right there. Un uzreiz arī atklāsme, 3 punkti, tāda. The whole sermon laid out right there, like in a second. Un visu svētrumu saņēmu vienkārši tā kā sekundes laikā. And I would preach and teach. Un es mācīju, sludināju. And I would literally, I'd step out of my body Un es tā kā biju izkāpis no savu ķermeni. and look at myself Un skatījos uz sevi. and said, that's not me. Un tas neesmu That's es. not me. Tas neesmu es. That's God's grace on me. Tā ir Dieva žēlstība par You mani. know what the Lord told me? Jūs zināt, ko Dievs man He pateica? said, never lean on your fasting, on your praying, on your studying. Viņš teica, nekad nepaļaujies uz savu Just lean on my gavēšanu, grace and my grace alone. lūkšanu vai pētīšanu. Paļaujies uz manu žēlstību un tikai žēlstību. By the grace of God, I never missed one sermon. Un Dieva žēlstības dēļ es nepalaidu garām nevienu svētrunu. The people couldn't believe it, Un cilvēki tam nevarēja noticēt. that I was even any different. Ka es vispār neizskatījos atšķirīgs. And by the way, in the midst of all this treatment, Un starp citu, pa virdu visai my hair did ārstēšanai, not fall out. mana mati neizkrita. That doctor, Un tas ārsts, he would, I'll never forget, one time he came to check me out. vienreiz viņš atnāca pārbaudīt mani. He said, I see your hair is still there. Viņš saka, es redzu tev mati I joprojām said, uz galvas. So he came to me like he was afraid of me. So he came Viņš tā slowly, bailīgi tā lēnām man pietuvojās, tā lēniņām. slowly. Then he came up to me. Lēnām. And as his hand came to me, it began to shake like this. Atnāca, un tā, I'll ka never viņa forget. roka He pietuvojās shook- man. And then he put his hand down because he was Sāka- embarrassed, turned sāka- around and walked out of the room. Sāka drebēt, un pēc tam viņš tā nokaunējās un izskrēja ārā no istabas. But one day in St. Louis, Missouri, Un vienu dienu St. Louisā, Missouri, like in a 10-day meeting, bija kāds 10 dienu sanāksme. we had a pastor's luncheon Un mums tur bija mācītāji, in a room about twice this big. kas bija kopā tādā telpā, kas 2 reizes lielāka nekā It was šī. 2 gymnasiums put together, Un tā kā 2 divas basketball courts, basketbola laukumi salika kopā. filled with tables, Un pilns ar galdiem filled with pastors. un ar mācītājiem. At the end of the luncheon, Un pusdienas noslēgumā they had all of the pastors line the end of the walls, all the way around the walls. visi mācītāji sastājās pie sienām visapkārt.
And then he began to pray. Rodney Howard Brown began to pray for each one. Un brālis Rendijs Hovards Brauns sāk lūgt par katru no viņiem. And as he came to me, Un kad viņš pienāca pie manis, he touched me. pieskārās man. And I went under the power of God. Un es Dieva spēkā nokritu. I'm out there in the power of God. Un tā es tur esmu tagad nokritis. And two Dieva spēkā. ushers came to get me. Un 2 kārtībnieki nāk pie manis piecelt. Because another minister informed Brother Rodney that man's fighting cancer, Jo tāpēc, 4th-stage cancer. tāpēc, ka kāds cits brālis bija pateicis Hovardam Braunam, ka šis vīrs cīnās ar 4. stadijas vēzi. So they picked me up. They had to pick me up. Un tā viņi pacēla mani. And they carried me one arm over their shoulder Un tā kā aizvilka mani. and drugged me over in front of Pastor Rodney. Aizvilka mācītāja Rodnī priekšā. My eyes are closed. Man acis ciet, I am so drunk. un es esmu tik piedzēries. And he yelled at me. Un viņš nokliedzās. What's wrong with you? Kas tev vainas? And so I began to try to speak. Un es sāku mēģināt runāt. And nothing came out of my mouth. Bet nekas nenāk, nekāda vārda nenāk par lūpām. So I was frustrated, but I could pray. I tried praying in tongues and I could. Un es mēģināju lūgt mēlēs, ko I es varēju. prayed in tongues, Lūdzu mēlēs. but could not pray in English. Nevarēju angļu valodā. So he said something else. Nu, labi, viņš pateica kaut ko citu. What's wrong with you? Real loud. Tā skaļi. Kas tev vainas? And again, I couldn't speak. Un atkal es nevarēju parunāt. And so my wife came to my rescue. Un man sieva nāca man glābt. He's fighting 4th-stage cancer. Ka viņš cīnās ar vēzi 4. stadijā. I'll never forget it as long as I live. Es nekad neatcerēšos, kamēr He took his dzīvošu. hand, Viņš paņēma savu roku. put it on my chest like this, Šādi uzlika man uz krūtīm. and he rebuked that cancer. Un viņš apsauca to vēzi. Here's what I felt. Un kā es jutos? The power of God. Es jūtu Dieva spēku. Liquid, here's how I have to describe it. Liquid fire. Un kā es to varētu raksturot? Tā kā tāds šķidra uguns. Like 5 lightning bolts. Nu, tā kā 5 zibeņu They shot through my šautras. chest Tā kā izšāvās manās krūtīs, iešāvās through manās krūtīs. with the velocity of bullets. Tā kā būtas, tā kā lodes. Literally, I felt like 5 bullets being shot through my chest together. Man bija tāda sajūta, ka mans ar krūtīm tiek izšauts 5 lodes It shot out my back, un izšāvās ārā no manas muguras. and I was thrown to the floor. Un man vienkārši aizmet pa grīdu. I was gone. Viss es In the tur spirit. tagad atslēdzies garā esmu. Hours. Stundām. When I finally came to, Un kad es beidzot atgriezos pie opened my eyes, my samaņas, head's on the floor. es atveru acis, man tagad galva uz There's grīdas. not a table, there's not a chair, there's not a person. Tur vairs nav ne to galdu, ne krēslu, neviena cilvēka. From my vantage point, the gym was empty. Un no manas skatu punkta izskatījās, ka viss tā zāle And bija I'm tukša. laying there under the power of God. Un es tagad tur guļu zem Dieva spēka. And all of a sudden, out of my right eye, my peripheral vision, Un tad, tādā sānskatā ar labo aci, I see this man with a 2-meter mop, es tagad redzu, ka a nāk dust kāds mop, apkopējs ar come slotu, flying by and disappear. paiet garām un pazūd. In my mind, I'm so drunk, I said, who is that? Un es tā prātā kas tas And I'm bija? laying there. Un es tur guļu, After about a minute, un pēc minūtes here he comes tur viņš nāk and disappears again. un atkal pazūd. The third time he came around, Un trešo reizi, kad viņš nāca tur, I said, Mister, es saku, kungs, what are you doing? ko jūs darat? He told me, sir, Viņš teica, kungs, I have mopped this entire gym floor. es esmu iztīrījis, And the only izslaucījis place I lack is the place you're lying on. visu šo te zāli, un vienīgā vieta, ko I es vēl said- neesmu iztīrījis, I ir tur, said, kur tu sir, gulēji. if you just get me off this floor, Es teicu, labi, tad pieceliet mani no šīs I'll grīdas. get out. You can mop your floor. Un pēc tam tu varēsi notīrīt arī to. But that was 30 years ago. Un tas bija pirms 30 gadiem. Here's the end of the story. Un te ir stāsta beigas. I go back to the doctor. Es atgriežos atkal pie ārsta, He cannot believe that I am healed. un viņš nevarēja noticēt, ka es esmu dziedināts. So I'd go see him from time to time, Un tā nu es dodos pie viņa laiku Check pa up. laikam, pārbaudēm, more checkup, vēl more pārbaudas, exams, vēl more kādas, checkup. vēl kādas And testi, finally, I pārbaudas. realized, because he would always say, your cancer is so far in your body, Un viņš pirms tam bija teicis, tātad it's tavs going to come back. vēzis ir tik tālu jau bija izplatījies, ka tas atgriezīsies. But I got a hold of Naaman 1:9. Bet es biju saņēmis raksturvietu 1:9 no Nehemijas, This affliction shall not come a second time. ka šī vaina, šī kaita neatgriezīsies pie tevis otrais.
And I have stood on that Un es stāvēju uz tās for 30 rakstvietas years. 30 gadus. Even when symptoms have come back, the first year I had symptoms come back to me, Pat, kad simptomi atgriezās, tad and the pirmajā devil gadā. yelled to my Un head. Sātans kliedz man galvā. The doctor said it's coming back, it's coming back. Now it's back. Ārsts teica, ka tas atgriezīsies, kur tas ir atpakaļ. And I remember yelling at the devil. Un es atceros, kā es kliedzu uz I put vēlnu. my hand on my neck. Uzlieku roku I uz said, kaklu. no, it won't. Un es teicu, nē, It will tas tā never come back nebūs. according to Naaman 1:9. Tas In Jesus' neatgriezīsies. name, go from me. In Jesus' name, go from me. Nehemijas grāmata, Jēzus vārdā projām. About a month or two, here it comes again. Pēc mēneša vai diviem atkal viņš atgriežas. Thoughts like machine gun bullets. Domas ir pilnīgi tā kā I can tādas feel the lodes. same symptom. Es atkal jūtu to I pašu said, no, simptomu. you don't. Un es saku, nē, tu I nevari. rebuked the devil. Es izdzenu, apsaucu. And he left. Un viņš aizgāja. And that's never happened again. Un tas nekad vairs nenotika. But I am here only by the power of the living Holy Ghost. Un es esmu tikai It's the pateicoties power of dzīviem God. svētajam garam. Tas ir Dieva spēks. It's the power of God. Tas ir Dieva spēks. So here's what I've learned about the power of God. Un te ir kaut kas, ko es esmu iemācījies pie Dieva spēku. It's tangible. Tas ir taustāms. It's real. Tas ir reāls. It healed me. Tas dziedināja mani. But don't be quick to have hands laid on you until you're ready to stand in faith. Bet nesteidzies iet pie kāda, lai tev uzliek rokas, pirms tu esi gatavs stāvēt ticībā. That the power of God is transmitted into your body either through the Word of God, Jo Dieva spēks tiek pārnests uz tavu ķermeni, vai nu caur Dieva vārdu, because in Luke 5 it said the power of the Lord was present to heal them. jo Lūkas 5. nodaļā bija teikts, ka Dieva spēks bija klātesošs, lai dziedinātu. How did it get there? Kā tas tur nokļuva? Through the preaching and teaching of the Word. Caur vārda sludināšanu un mācīšanu. The power can be in a room through the preaching of the Word. Dieva spēks var būt šajā te telpā, šajā vietā, caur to, ka tas tiek mācīts un But sludināts. the power can be released through the laying on of hands. Un tas tiek atbrīvots, atraisīts, uzliekot rokas. Dieva And what spēks. happens to us is this. Un kas ar mums notiek, ir tas, We look at the manifestation. ka mēs skatāmies uz When manifestāciju, we get prayed for, ka par mums lūdz. we want to see, am I better yet? Mēs gribam uzreiz just, vai man ir labāk. And we don't realize that 90% of all healing is a process. Un mēs neapzināmies, ka 90% no dziedināšanas ir process. And what happens to us, we focus on the manifestation. Bet mēs fokusējamies uz manifestāciju. And we judge on the manifestation. Un mēs arī spriežam pēc And we don't manifestācijas. realize Bet mēs neapzināmies, that if you take it by faith, ka ja tu saņem that the ticībā, power of God's released into your body. ka Dieva spēks jau ir atbrīvots tavā ķermenī Focus darbojas. on the power, Fokusējies uz spēku, not on the manifestation. nevis uz manifestāciju. In Jesus' name. Jēzus vārdā. And so we must affirm the power. Un mums ir jāapstiprina šis spēks. Never deny the power. Nekad mēs nenoliedzam to. If you affirm the power Un ja jūs to with your pieņemat mouth, un apliecināt ar you savu say, muti, I thank God. kur jūs sakat, es pateicos When Dievam, hands were laid on me, kad man uzlika rokas, the power of God went into me. Dieva spēks ienāca manī. And that power Un tas spēks is alive in me. ir dzīvs manī. It's affecting a healing and a cure. Un tas ietekmē, un tas It is dziedina, working in my body. un ārstē, un darbojas manā It ķermenī. is rebuilding every cell. Un tas pārveido, It is repairing every cell. pārbūvē katru It šūnu, is restoring every cell. atjauno katru But the šūnu. power of God, I focus on the power of God. Bet es fokusējos uz Dieva And the spēku. power of God's at work in me. Un Dieva spēks darbojas In manī. Jesus' mighty name. Jēzus varenajā vārdā. Listen, this is so important. If you focus on the manifestation, Un ir tik svarīgi, ja tu fokusējies uz manifestāciju, you can shut the power down. tad tu vari aizslēgt, aizvērt uz šo spēku. If you say out of your mouth, Ja tu saki ar savu muti, I don't feel any better, es nejūtos labāk, you just cut the power off. tad tu tā kā atslēdzies no Dieva I don't spēka. see the manifestation. Es neredzu manifestāciju. If you say that out of your mouth, Ja tu to pasaki ar savu it's muti, like going to the switch tas ir tā kā aiziet pie on the slēdža wall. un pie sienas and turn it off. un izslēgt. With your mouth, Ar savu muti you shut it off. tu izslēdz.
So you must focus on the power. Tāpēc tev ir jāfokusējas uz spēku. Put your faith in what's been released into you Ieliec savu ticību tajā, kas tev ir and atraisīts. never back off. Un nekad neatkāpies. Thank God for His power. Pateicies Dievam par viņu Affirm spēku. the powers working in you. Apstiprini, ka tas In darbojas Jesus' tevī. name. Jēzus Affirm the vārdā. healing scriptures. Apstiprini dziedināšanas Never let your mouth raksturvietas. say anything different. Nekad neļauj, lai tavu And muti in saka kaut ko Jesus' citu. name, Un Jēzus The vārdā healing shall flow through you. dziedināšana It will plūdīs flow caur till tevi. your whole body is completely well. Plūdīs, kamēr and tavs ķermenis completely būs strong. vesels un pilnīgi In Jesus' spēcīgs. name. Jēzus vārdā. The Bible said when the children of Israel left Egypt, Un Bībelē teikts, ka Izraēla there bērni was pameta no Eģipti. sick among them, Nebija neviena slimā no viņu feeble vidū. among them. Neviens I'm vājais. telling you, it is a process that we got to learn Šis ir process, kas mums ir that jāiemācās. there are no exceptions. Ka nav izņēmumi. God will heal every single person who comes to in faith. Dievs dziedinās katru slimo, kas atnāk pie viņa ticībā. But don't put God in a box Bet neieliec Dievu and kastītē. say you got to heal it me now. Un kad I viņš got to tagad have manifestation now. dziedinās man tagad manifestāciju Just trust tūlīt, God uzticies Dievam. that His healing anointing is working in you. Ka viņa dziedinošais svaidījums It's darbojas affecting a tevī. healing and a cure. Un ka tas ietekmē In dziedināšanu. Jesus' name. Jēzus vārdā. Romans 8:11. Romiešiem The 8. same nodaļa Spirit 11. that Tas pats raised Jesus gars, from the dead kas paaugstināja, is the same Spirit that lives in you. augšām cēl Jēzu no And the mirušiem Bible dzīvo said tevī. it'll quicken, Un Bībele saka, ka tas it'll make alive padarīs dzīvu your mortal body tavu by mirstīgās the power of miesas the Holy Spirit in you. ar svētā gara spēku, kas We ir need to tevī. focus on the power. Mums vajag fokusēties uz Don't spēku. focus on the manifestation. Nefokusēties uz Don't manifestāciju. focus on how you feel. Uz to, kā tu jūties. The power Uz spēku. of God Dieva spēku. will drive out Un tas izdzīs every sickness. katru slimību. It'll drive out arthritis. Tas izdzīs artrītu. It'll cause tumors to shrink and dissolve. Audzēji samazināsies In un vienkārši Jesus' mighty izzudīs. name. Jēzus varenajā vārdā. We serve a God Mēs kalpojam Dievam, who's for us. kas ir par mums. And the Jesus who walked the shores of Galilee Un Jēzu, kas staigāja Galilejas krastos. is the Jesus who walks in Latvia today. Tas Jēzus ir tas pats Jēzus, kas staigā šodien Same Latvijā. Jesus. Tas pats Jēzus. Same power. Tas pats spēks. Hallelujah. Halleluja. There's no difference. Nav nekādas atšķirības. There's no difference. Nav nekādas atšķirības. Hallelujah. Halleluja. There are no exceptions. Nav izņēmumu. So out of this, I hate the devil. Un šajā visā es ienīstu sātanu. I hate cancer. Es ienīstu vēzi. But for those who are fighting a terminal illness, Un tie, kas cīnās ar nāvējošām slimībām, you got to make one focus. jums ir jāfokusēs uz vienu lietu.